Es vēlos izcelt arī, ka Pasaules banka jau šobrīd palīdz Ukrainai konsolidēt un prioritizēt vairāk nekā 500 reformas. Un dati liecina, ka kopš 2022. gada februāra Pasaules bankas grupa kopumā ir piesaistījusi finansējumu Ukrainas atbalstam vairāk kā 50 miljārdu ASV dolāru apmērā, kas veido pat 40% no kopējā starptautiskā atbalsta apjoma Ukrainas ekonomikai. Pasaules bankas atbalsts Ukrainai ir realizēts sekojoši. Pirmajā gadā tika koncentrācija uz ārkārtas atbalstu Ukrainas valdības budžeta kritisko vajadzību sekšanai. Otrajā gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma tika sniegts atbalsts fokusēts uz atjaunošanas pasākumiem dažādu tematisko programmu ietvaros, piemēram, stiprināta veselības aprūpe, atjaunot enerģētikas un loģistikas infrastruktūru, sniegs atbalsts mājokļu atjaunošanai, nodrošināt pieejami aizdevumi un granti lauksaimniekiem, kā arī uzlaboti drošības apstākļu izglītības iestādēs un uzlabota izglītības pieejamība. Šobrīd jau pilna mēroga iebrukuma 3. gadā, un šodien ir tieši 2,5 gadi kopš 2022. gada 24. februāra, uzsvars tiek likts uz strukturālo reformu īstenošanu, lai stiprinātu fiskālo pārvaldību, biznesa vidi un veselības aprūpes ilgtspēju. Ar to, kolēģi, izceļot šī likumprojekta nozīmību, es vēlos aicināt jūs atbalstīt to pirmajā lasījumā, kā to ir darījusi arī Saeimas ārlietu komisija.